Mazliet paskaidrošu, kāpēc mums ir tik garš dizains. Ja? Viena posta izmērs Instagramā ir 1350 uz 1080. 1080 ir šī maliņa, un šeit ir 1350. Mēs varam, protams, arī kādu postu veidojumu, varam arī kvadrātu taisīt 1080 uz 1080, bet ir izdevīgāk mazliet taisīt garaniskāku. Un šeit ir labi uztaisīt 150 augstumā tādu objektu no augšas un lejā, lai vienkārši jūs zinātu, ka šīs maliņas mēs nešķērsojam un neliekam nekādus tur objektus. Ja? Tā būs mazliet jums vienkārši vieglāk. Atkal, lielie elementi, kuri ir dekorācija, viņi var slēpties un iziet laukā, ja? Bet visi nopietni elementi, kurus mēs lasam, tiem jābūt, tiem nav jābūt pie maliņas ļoti tuvu, nekurā gadījumā, ja? Nu, re. Un tad šeit, kā es jau jums parādīju, viens ir šīs kapeliņš, un tādi mums ir 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet viņi visi ir salikti tikai kopā, ja? Viņi ir savienoti, mēs taisam uz viena dizaina, mēs netaisam 6 lapas atsevišķi, jo mums tad būtu ļoti grūti uztaisīt tādu smuku backgroundu, kurš plūst no vienas lapas uz otru, vai ne? Un tad, kad jums šis būs gatavs, tad jūs viņu eksportējat, jūs taisat share, download, izvēlaties šo pirmo lapu, PNG, un tad mēs ejam uz mājaslapu, kur saucās oursocial.co Instagram Carousel Splitter. Es viņu ielikšu iekšā jums čatā. Un šeit mazliet parulējot uz leju, jūs klikšķiniet click here to upload image, izvēlaties to, ko jūs eksportējāt, kur viņš te pievienojās, un klikšķinam uz pogu split. Un tad, kas mums notiek, viņš mums parāda mūsu dizainu. Un redziet, katra lapa tagad ir atdalītā. Klikšķinot uz katru, viens klikšķīts. Redziet, viņa lejuplādējās. Nākamais klikšķīts, kur nākamā lapiņa lejuplādējās. Un tā mēs kur visus paņemam. Un tad jums vajadzēs parādīt, ka jūsu mapītē ir saglabāts visas šīs 6 lapiņas atsevišķi. Tad jūs fotografējat, kad nododat savu dizainu. Jūs nosūtīsiet man uz e-pastu. Tad šo sākumā visu pilnu lapu, kuru jūs eksportējat, ja? Un tad eksportēt pa vienai lapiņai šīs bildes. Ļoti ceru, ka uzdevums ir skaidrs. Ļoti daudz lietas te ir pavisam vienkāršas. Tekstus arī nosūtīšu, jums vajag viņu tikai nokopēt, ja jums ir vieglāk. Jā, šo mājaslapu arī nosūtīšu. Šie elementi jums ir zināmi. Un šeit vienkārši pierakstiet pie elementiem, meklēt klik vai error. Veiksmi darbā, lai viss sanāk, un gaidīšu jūsu darbiņus uz manu e-pastu.